Ikdienu dzīve liek mums pieņemt lēmumus, no nebūtiskiem līdz izšķirīgiem. Kas es esmu, ko es gribu un kā to iegūt. Latvijā ir pilnīgi unikāli, nekur pasaulē tā nav, ka ziemas laikā visa gāze... Viena no nozarēm, kas beidzamajā desmitgadē strauji attīstās arī Latvijā, ir enerģētika. Sistēmu modernizācija un nemitīgā tehnoloģiskā attīstība radījusi pastiprinātu nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem inženieriem. Tāpēc iepriecinoša ir pieaugošā jauniešu interese par studijām tautsemniecībai svarīgajās nozarēs. Tā ir garantija, ka mums pašiem būs izglītoti un perspektīvi speciālisti. Varbūt arī tu gribi būt starp viņiem, izlēmīgajiem, mērķtiecīgajiem un perspektīvajiem. Ik rītu ceļu uz savu darba vietu Rīgas siltumā mēro Jānis. To, ka viņš ir mērķtiecīgs nevien darbā, bet arī personīgajā dzīvē, apliecina fakts, ka būdams precēts vīrs, jau vairāk kā gadu neatskatās uz garām ejošajām meitenēm. Pēc darba patīkamāk, protams, būtu doties uz trenažieru zāli, taču viņš izvēlējies lekcijas Tehniskajā universitātē. Uzņēmums, kurā Jānis strādā, ir galvenais siltuma pārvadītājs un sadalītājs Rīgā, un tā vēsture aizsākusies krietni pirms nosaukuma Rīgas siltums apstiprināšanas. Pirmās siltumtrases projektēšanas darbus Rīgā uzsāka 1952. gadā, un pēc 6 gadiem par tās pirmajiem lietotājiem kļuva savulaik slavenās rūpnīcas VEF un vagonbūves rūpnīca. Gadu vēlāk siltumtrasi pagarināja līdz Matīs ielai un izbūvēja ražošanas bāzi Cēsu ielā, kur šobrīd atrodas uzņēmuma galvenā ēka. Tajā laikā siltumtrases kopgarums bija 2,3 km, salīdzinot ar 651 km šobrīd. Rīgas siltums 12 dienas luzuma. Jāņa darbs ir uzklausīt klientu telefonu zvanus, ja gadījušies kādi bojājumi apkures vai siltā ūdens piegādes sistēmās, konsultēt par dažādiem neskaidriem jautājumiem, pakalpojumu cenām vai reizēm vienkārši nomierināt sanervozējušos klientu. Tā, tur ir siltumaiņas skalošana, tur šodien jūs pēc 4:00 atpakaļ pieslēgs. Par svarīgāko darba dzīvē šobrīd viņš uzskata pieredzes uzkrāšanu un savu prasmju apliecināšanu, jo nešaubās, ka izvēlējies pareizo ceļu. – 1966. gadā intensīvas dzīvojamo māju masīvu un jaunu rūpniecības uzņēmumu celtniecības dēļ radās nepieciešamība palielināt siltumražošanas jaudas. Tāpēc turpmāko 8 gadu laikā uzbūvēja jaunas siltumcentrāles Ķengaragā, Daugavgrīvā, Imantā un Ziepniekkalnā. Vienā no tām, Imantā, šobrīd strādā vēl kāds Jānis, kurš uzņēmumā vada jau 5. gadu. Viņš ir atbildīgs par to, lai visa Imantas siltuma centrāle darbotos nevainojami kā pulkstenis. Pieslēgumi jau ir bijuši uzsver šodien? Jau. Mazākā neuzmanība vai neprecizitāte, īpaši, ja tā iezagusies ziemā, var izraisīt visa mikrorajona iedzīvotāju sacelšanos. Tāpēc Jānis katru rītu sāk ar defektu žurnāla pārlūkošanu vadības telpā. Pat ja tajā nav nevienas atzīmes par pamanītiem defektiem, viņš rūpīgi pārbauda savu saimniecību, kas sastāv ne tikai no gāzes katla 3 stāvu mājas augstumā, nebeidzamiem degļiem, manometriem, krāniem, aizbīdņiem un noslēgvārstiem, bet vēl milzuma dažādu viņam vien saprotamu detaļu. Ienācējs no malas šeit jūtas kā zinātniskās fantastikas filmā. Mērķtiecīgā veco katlu modernizācija un jauno tehnoloģiju ieviešana darba procesu padarījusi automatizētu un viegli pārskatāmu. Jānis to visu izrāda ar tādu aizrautību un deksmi, kas izslēdz jebkādas šaubas par to, ka viņu laimīgu dara nevien regulārie kalnā kāpieni kopā ar sievu, jaunās mājas būvniecība un Ziemassvētkos gaidāmās mazulis, bet savu daļa tajā ir arī priekām par izvēlēto profesiju. Jau gandrīz 10 gadu ievērojams sūkņu un sūkņu sistēmu produktu piegādātājs Baltijas reģionā ir uzņēmums Vilo Baltika, no kura Rīgas biroja apkalpo klientus nevien Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un Kaļiņingradā. Firma Vilo radīta Vācijas industriāli attīstītākajā daļā Dortmundē, un tās produkcija pasaulē pazīstam jau vairāk kā 130 gadu.
Vārds Vilo šodien kļūst par sinonīmu tehniski nevainojamam, uzticamam un komfortablam aprīkojumam, ko nodrošina uzņēmumu darbinieku profesionalitāte, novatorisms un entuziasms. Uzņēmuma nosaukums radies no vācu inženiera Vilhelma Oplendera vārda un uzvārda pirmajiem burtiem, kurš 1928. gadā izstrādāja un ieguva patentu pilnīgi jauna tipa apkuras sistēmas cirkulācijas sūknim, kas aizsāka uzņēmumu strauju attīstību. Vilo grupai pieder ražošanas centri Vācijā, Francijā un Dienvidkorejā, un tās meitas uzņēmumi atrodas 39 pasaules valstīs. Darbs šādā uzņēmumā gandarīja ar 25-gadīgo Mārtiņu, kurš šobrīd līdztekus darbam iegūst doktora grādu tehniskajā zinātnēs. Pirms tam maģistratūru pabeidzot vienlaikus Latvijā un Dānijā. Jā, viņam viens sūku un vispār bez automātikas, bez neko. Mārtiņš neslēp, ka laikā, kad studēt gribētāji pārpludināja juridiskās un ekonomiskās fakultātes, viņš apzināti izvēlējies jomu, kura nākotnē varētu nodrošināt gan materiālu stabilitāti, gan perspektīvu, rēķinoties, ka energoapgāde vienmēr būs pieprasīta, turklāt nemitīgi saistīta ar inovācijām un jaunām tehnoloģijām. Šodien ceļš ved uz Rīgas siltumu katlu māju Ziepniekalnā, kur uzņēmuma piegādātās iekārtas nodrošina apkuras un siltā ūdens piegādi visam mikrorajonam. Lai plašā siltumapgādes saimniecība darbotos nevainojami, katram jāuzņemas sava atbildības daļa. Viens no argumentiem, kas noteica izvēli par labu šim uzņēmumam, bija iespēja darba dienu plānot pašam. Ir dienas, kurās Mārtiņš apmeklē klientus, lai kopīgi izvēlētos labāko risinājumu, iepazīstas ar jaunāko produkciju, pārlūko krājumus noliktavā. Citu dienu darbi sakrājušies birojā, tāpēc katra jauna diena atšķiras no iepriekšējās un pasargā no rutīnas. Būdams intensīvi noslogots ikdienā, Mārtiņš nešķaubās, ka pareizi plānojot darba dienas, atliek laiks arī brīviem brīžiem. Akciju sabiedrība Latvijas gāze ir viena no lielākajām un vecākajām kompānijām Latvijā. Par tās sākumu uzskatāms 1862. gads, kad gandrīz pirms pusotra gadsimta Vasteikalnā darbu sāka pirmā gāzes fabrika Latvijā. Šodien Latvijas gāze ir vienīgais dabas gāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina dabas gāzes piegādi vairāk kā 440 000 klientu Latvijā, kā arī apkuras sezonā dabas gāzes piegādi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves Igaunijai, Krievijas ziemeļrietumu daļai un Lietuvai. Как у нас там дела? Jau 40 gadu neatdalāma uzņēmuma sastāvdaļa ir Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kuras porēnā smilšakamens slāņi tieši Latvijā atrodas krātuvju ierīkošanai visoptimālākajā dziļumā – 700–800 metru zem zemes. Turklāt no abām pusēm to ieskauj gāzi necaurlaidīgu iešu slānis. Tu to Semjonova darbu palasīji? Šīs vairāk kā 23 kvadrātkilometrus plašās un gandrīz 4,5 miljārdu kubikmetru ietilpīgās dabas gāzes krātuves vadīšana jau 4 gadus uzticēta Ivaram. Skaidrs, ka tur ar 1, 2, cik ir 4 urbumi, ka 4 urbumiem arī noteikti to nevar. Viņa profesionāla izaugsme bijusi strauja un mērķiecīga. Ar uzņēmumu Ivars saistīts nedaudz vairāk kā 10 gadu, tostarp mācības Krievijas naftas un gāzes universitātē, no kuras atgriežoties, viņa profesionālais ceļš sācis strauji virzīties. Šobrīd sasniegto viņš uzskata par pietiekami optimālu, jo vairāk tāpēc, ka studiju laikā nākotnes modelēšanai laiku liek nav tērējis. Viņam svarīgākais – licies izprast lietas būtību. Viņš tam ničo vozduham šis neprisuļ. Tas šodien attaisnojies praksē, jo uzņēmums atrodas nepārtrautā modernizācijas un attīstības procesā, pilnveidojot drošības, piegādes un datorizācijas sistēmas. Pilnībā datorizēta krātuve ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai vēl vairāk paaugstinātu tās drošību un ekoloģiskos standartus. Ivara darbs ir atbildīgs un darba diena saspringta, turklāt arī gara. Tāpēc viņš savu laiku rūpīgi plāno, lai vismaz dažas reizes nedēļā pagūtu pasportot, reizums laiku izbrīvējot arī skrējienam ar kompasu, jo savulaik bijis aizrautīgs orientierists. Pārbaudam noliktavas atlikumiņu manējo. Uzņēmums Filter, kurš jau vairākus gadus ir Andra darba vieta,
Bez Latvijas strādā arī Igaunijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Sadarbojoties ar rūpnieciskiem uzņēmumiem, tiem nodrošinot pilnīgu projekta realizāciju. Tas nozīmē pilnu darba ciklu, sākot ar nākamā objekta apskati, projekta izstrādi, iekārtu pasūtīšanu un montāžu, līdz pat nodošanai eksploatācijā un servisa apkalpošanu. Uzņēmums klientus var nodrošināt gan ar siltumu, tvaiku, ja vajag augstumu, elektroenerģiju un arī ar ūdeni. Vai zināja, ka ūdens var būt dzeramais, katlūdens, apkuras sistēma ūdens, tehnoloģiskais, skalošanas, dzesēšanas un vēl recirkulācijas? Andris noteikti zina arī atšķirības starp katru no tiem, jo viņa studijas izvēlētajā specialitātē saistītas nevien ar siltumu un gāzes, bet arī ar ūdens tehnoloģijām. Andra darba diena šodien sākās ar izsaukumu uz jaunās pasta šķirošanas ēkas apkuras katlamāju, kur filteru uzstādītās automatizētās vadības iekārtas darbojas bez operatoru klātbūtnes. Visbiežāk ierašanās objektā saistīta ar regulāro profilaksi. Turklāt problēmas parasti novēršams ar datoru palīdzību, taču šoreiz gadījies neliels misēklis. Darboties pārstājas ventilators, un šajā reizē Andrim dators jānomaina pret reālu darba rīku. Nākamais izsaukums aicina uz Latvijas balzām katlu māju, kurā atrodas filteru uzstādītās ūdens attīrīšanas un katlu mājas iekārtas. To tehniskā apkalpošana un pāraudzība arī ietilpst uzņēmumu ikdienā. Tāpēc Andris regulāri pārbauda ūdens ķīmisko sastāvu un tvaiku katlu dūmu gāzes, lai iespējami novērstu kaitīgo vielu izplūdes atmosfērā. Andris strādā uzņēmuma servisa komandā, kura augu diennakti ir gatavībā atsaukties klientu aicinājumiem. Viņa darbs saistīts ar pāraudzību, precizitāti un spēju nevilcinoties reaģēt. Puisis atklāja, ka profesionālie niķi viņu jau pavada ārpus darba, esot viesos, novērtēt saimnieku siltumu un ūdens iekārtas. Viņš neslēp, ka par darbu domā arī brīvajā laikā, kuru jādala nevien ar ģimeni un savu aizraušanos, motociklu, bet pavisam nesen arī pasaulē nākušo mazo Gustavu. Ivara darba dienu rīti jau 9. gadu sākās lielās Ziemeļvalstu energo kompānijas meitas uzņēmumā, kura nosaukums ir Fortum Latvija. Viņa darbs saistīts ar siltumenerģijas piegādes nodrošināšanu lidostas Rīga teritorijā un jaunajai Latvijas pastēkai, kas atrodas lidostā. Darba diena parasti sākas birojā, kopā ar direktoru Gintu pārunājot un saskaņojot svarīgākos dienas darbus un nepieciešamākos uzlabojumus sistēmā. Te jau tas viss redz parādās, viņam jau tabulā te var uzreiz paņemt. Ivars viens ir atbildīgs par visu siltuma ražošanas un pārvaldes saimniecības vadīšanu. Lielākie darbi, kas saistīti ar katlu apkopi, sistēmas automātikas procesiem un avārijas situācijas kontroli, tiek veikti ciešā sadarbībā ar uzņēmumu Filter, kura pārstāvis Andris šodien bija ieradies pāraudzīt katlu mājas automātiku. Jaunās katlu mājas sen vairs neatbilst novecojušajam priekšstatam par noputējušām ēkām ar milzīgiem dūmojušiem skursteņiem. Šodien tās ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, turklāt darbojas automātiskā režīmā. Lai to kontrolētu un vadītu, jābūt zinošam, un Ivars to veic pārliecinoši. To garantē enerģētikas fakultātē gūtās zināšanas un ikdienas darbā stiprinājusies pieredze. Gan lidostas termināli, gan pastēka no siltumapgādes viedokļa ir specifiskas būves, kas prasa regulāru gaisa temperatūras kontroli telpās. Ik pa laikam jāpārbauda visi siltummezgli, īpaši tie, kuros konstatēts novirzes no parametriem. Ivars atzīst, ka lidostas tūms viņa darbu padara īpašu. Lielie plašumi un cilvēku ceļā došanās steiga paša darba dienu dara daudz aizraujošāku un straujāku. Katru dienu bezgalīgu enerģijas potenciālu mums piedāvā saule. Turklāt bez riska, bez deficīta, nodokļiem un tarifu paaugstinājumiem. 20 minūšu laikā Zeme no saules saņem tik daudz enerģijas, ka cilvēcei tas pietiktu gadām. Tāpēc rast iespējami liederīgāku un praktiskāku veidu, kā izmantot saules enerģiju, ir viens no šā gadsimta lielākajiem izaicinājumiem. Soli pretī tam spēris vācu uzņēmums Robert Bosch, kas izstrādā jaunas nākotnes tehnoloģijas, ko Baltijas tirgū piedāvā uzņēmums Junkers. Tā vēsture sākās 1895. gadā, kad Hugo Junkers Vācijas pilsētā Dessavā nodibināja